Padomā, kā tu gribi justies attiecībās? Kā tu gribi, lai pret tevi izturās? Kā tu gribi, kādas tu vēlies sajūtas? Kādas tu vēlies sarunas? Kā tu gribi, lai ar tevi runā? Ko tu gribi darīt kopā ar to cilvēku? Un pats galvenais, kā tu gribi justies? Kas ir tas, kā mijiedarbībā ar to cilvēku tu jūties? Kā tev viņa darbības liek justies? Kā tev viņa vārdi liek justies? Un tad pajautā sev, kā es pati lieku sev justies attiecībās ar sevi, kā man liek justies tie vārdi, ko es sev saku, kā man liek justies tās lietas, ko es daru, kā es pati lieku sev justies attiecībās ar sevi. Un ja tas nav absolūti mīloši un tā, kā tu gribētu justies ar kādu cilvēku attiecībās, citu cilvēku kā sevi, kas tev būtu jādara, lai tu justos patiesi labi, laimīgi, piepildīti, visos veidos fantastiski, attiecībās pat ar sevi, jo atceries, attiecības ar sevi mums katram ir vissakrālākās attiecības, un ir viens cilvēks šajā dzīvē, ar kuru mums ir jāpavada visa dzīve. Tas ir pašam ar sevi. Labāk veidojam superīgas un fantastiskas sapņu attiecības ar to cilvēku, jo mums taču no viņa nav kur likties. Atā, lai tev veicās!